Znaš, sad ćeš filmiraš? Torito o
Jā, šie bija pagājušā gada uzvarētāji, un nevienam no mums nav šaubas, ka viņi ir tā cienīgi. Gulbju ezers, melnais humors šodien, pa pirmo. Žurī, jūsu kolorīties sulīgie komentāri vēl tikai trūks. Labi, es sākšu pirmā. Man ļoti patīk tomēr. Beidzot, Olga ir laimīga. Nē, tā līdz galam, jo es neesmu vēl apmierināta, ja? Apmierinātums. Tā, jā, ir tā, ka es jau varu man fascinēt tas, ka vīriešiem ļoti patīk ieģērbties sieviešu drēbēs. Viens pat krūšs tur uzvilīcis. Tie, kuriem patīk būt laupītājiem, tie ieģērbjās sieviešu zeķēs. Jā, bet ļoti labs orķestris jums aizmugurē, ļoti labi spēlēt. Ļoti laba ideja, un es gribētu pateikt, ja jūs te būtu vēl tuvāk te klāt šeit un redzētu arī ekrānu, ja nākošgad būs ekrāni šeit lielie, te jūs redzētu, kā šis pēdējais gulbis mira. Skaļi aplausi viņam. Viņš bija patiešām sašauts līdz pēdējiem. Paldies jums liels, jūs tiešām esat apveltīti ar vienkārši fantastisku ideju. Un ideju bagātības ir katru gadu ar vien tāda plašāk izvēršās un plašāk. Gribētu redzēt, kas būs nākošgad. Ko jūs darīsiet nākošgad? Gribu, lai uzaicina. Es gribētu, lai man arī uzaicina pa kaut ko pie jums tur. Es ļoti īsi. Vēl daudz sportisti teikuši, ka kļūt pirmo reizi par čempionu nav tik grūti, kā atkārtot to visu. Vēlreiz sasniegt, tā kā puiši, malači. Es tieši to gribēju. Jūs jau neesat kļūst, bet ņemot vērā to, ka jums jau ir nāk līdzi jau tas zīmols, šitie tie, kur tā kā vadītājs mūsu Ozīrijas dievs un viss mīlētājs teica, ka šie Cēzars, tiešām paldies, ka šie čempioni, tā kā iedomājieties, kādi jūs iznācāt tādā, pirmie un čempioni. Tā kā, malači, tu nespirāt divreiz spēcīgi. Nē, var redzēt, ka džeki ir ieguldījuši tiešām darbu. Bet jūs man dosiet pats. Dosim, tāpēc, ka es esmu vienkārši ekstāzē, ka beidzot ir džeki kaut vai sieviešu drēbēs. Un galvenais, ka džeki ir ieguldījuši brīvo laiku džeku sabiedrībā. Tas ir fantastiski. Tas jau aizvērts no tevi. Katrā ziņā es pilnīgi redzēju, tajā pārdzīvojumā, kādā es biju iekšā, es redzēju vienam apendicīdu rētu. Pēc šāviem. Vienam izries apendicīdu. Un par to es droši lieku 10 balvas augstāk. Ja es Tātad žūrijas vērtējums. Tātad izrādās, ka no Armanda ir izdevies izspiest maksimālo viņa skalu, tātad 10. Olga 20. Un Andris. Es gribētu uzmanīt teikt, mums arī bija jādejo balets, klasiskais balets, kad es akadēmijā mācījos, un mūsu cienītā Tamāra Eika teica, ka es mums ieliku maksimāli 18, tāpēc, ka uz 19 dejoju es, uz 20 Barišņikovs. Bet es domāju, Barišņikovs atpūšās, es jums dodu arī 20 Barišņikovs. Super! Pagājušā gada uzvarētāji parādīja, ka arī šogad kreatīvākās idejas Piemēram, patika, ka melnais gulbis dzīvoja visilgāk. Es arī gribētu, lai viņi uztais tādu savējo to disku ar viņu priekšnesumiem, jo tie tiešām mācas darbu vērti, tāds mazs diskiņš vai YouTube, jau es domāju, ir kaut kas tur. Puiši, neaizmirstiet lūdzu zeķītes, ja, kas tur maģājās, ļoti labas bija. Nē, vēl viena ir. Un pēc šāviem nopūt arī melnas spalvas. Un Gottfried garšā man ļoti patīk, ka dominē